Man liekas, ka ir atļauts paņemt 5 grāmatas uz vienu kartiņu. Man ir 3 kartiņas. Ja nu vajag vairāk. Es eju tā pa bibliotēku, vajag ar grāmatas kapi, lai kuras atrastos. Un tad priekš sevis es izvēlos tās grāmatas, kuras vienkārši tā, lec virsū. Reizēm tas ir kaut kāds viduslaicīgs vecā druka vai kaut kāda tāda imitācija, ja man tāds garstāvoklis. Un tad katra reize tā ir cita. Šoreiz šādā krāsā. Pirmajā skolā, kuras mācījos, mums bibliotēka bija tāda vieta, ka vai nu tu piedalies tajā mazliet zvēru dārzā, kas ir koridorā, vai nu ir iespēja bibliotēkā pabūt. Tā bija vieta, kur ātri paskatīties grāmatas vai vienkārši pabūt tādā jaukā, siltā vietā, kur tev neviens nedrīkst darīt pāri, nedrīkst neviens arī skaļi runāt tā kā šobrīd, neviens nedrīkst tā neko pārmest. Tur ir savi likumi, kuros tu esi neaizskarams, un tu vari vienkārši piekļūt zināšanām. Bērndārzā, kad es gāju bērndārzā, mana mamma teica, ka man ļoti patīk dziedāt, tikai nevarēju saprast to melodiju. Un tad man bērndārzā iemācīja noturēt melodiju, un tad pēc man uzņēma mūzikas skolā. Un tad es vienkārši gāju, jo jāiet. Un tad es pabeidzu, jo jāpabeidz lietas, ko iesākt. 12. klasē, pabeidzot skolu arī, kā ziņā, pielikt punktiņu tukumam, daudz punktiņu. Un tad es izdomāju, ka, hei, es nekad dzīvē neesmu pamēģinājusi teātra pulciņu, bet to es vēlos pamēģināt savā ziņā. Un tad es domāju, jāaiziet uz iestāju eksāmeniem, aktieros, ja tiek, ja netiek, netiek. Un tā es arī aizgāju un tiku. Pašā studiju beigās man piedāvāja štata vietu Valmierā. Tas man likās kolosāli, un es biju tik priecīga, un es tā arī aizbraucu uz turieni. Es braukāju no Rīgas uz Valmieru, principā, katru dienu vai gandrīz katru dienu. Tad man šķita, ka tas ir tā pašsaprotami. Es nebiju vienīgā. Ir cilvēki, kas tā dzīvo, bet es sapratu, ka 5 gadu laikā es vairs nespēju iekāpt autobusām, pavadīt 3 stundas vienā virzienā. Tad man vajadzēja padzīvot dzīvi. Tad es sapratu, ka, hei, ir laiks vēl vienai lietai, ko es dzīvē gribu pamēģināt, un tas bija studēt maģistrantūrā rakstniecības studijās Liepājā. Un tad es to izdarīju, es pabeidzu, pa vidu tiku pie ģimenes, tā kā būšana par aktieru piedāvā to fizisko pusi un ekspresiju ar savu ķermeni, socializēšanos ar cilvēkiem, bet ja es tikai domāju par rakstīšanu, tad tā ir diezgan vientuļa pasaule brīžiem, tāpēc ir jauki, ka ir ar ko atšķaidīt. Mani ienākšana Leļteātrī bija brīnišķīga, principā, jo es jūtos pieņemta, kas, man liekas, ir pats svarīgākais, kas jūtos cilvēcīgi labi. Ir bijusi tāda liela iepazīšanās, kas tas vispār ir, sākot no kolēģiem, līdz lellēm, līdz vispār, kas ir vizuālais teātris. Tikai var nojaust tādus virzienus, kuros vēl ir daudz ko izzināt. Bet tas man ļoti patīk. Man patīk nodarboties ar lietām, kurās ir daudz ko mācīties. Un ir iespēja iet dziļumā kādā no aspektiem. Tad man ir liela interese un palikt, turpināt strādāt un meklēt atbildes uz saviem jautājumiem. Man brīvajā laikā patīk staigāt. Vislabāk bez mērķa, bet parasti jau to mērķi kaut ko atrod. Ja vajag, piemēram, etīdi izdomāt aktiermeistarībā, tad ir derīgi aiziet kādā 5 līdz 10 kilometru pastaigā bieži vien. Bet būtībā tas ir vienkārši veids, kā nedomāt neko. Kā, piemēram, aizbraukt uz laukiem, uz saviem laukiem un tur staigāt. Tad sajūt, ka vienkārši viss ķermenis beidzot tā pa īstam atbrīvojas un tā kā meditācija vairāk, es domāju. Man nepietrūkst vietas, kurās es esmu bijusi. Man ir ļoti siltas atmiņas, ļoti siltas sajūtas un liels prieks satikt savus bijušos kolēģus un redzēt, kā viņiem labi iet, bet vienkārši tāda taka, kur jāiet tālāk ar tām pašām siltām sajūtām vienkārši uz priekšu, kā ar siltiem zābakiem.